Kopā ar biedrības grausti.lv aktīvistiem Tautas valsts komanda ielūkojās vienā no 230 Rīgā esošajām bumbu patvertnēm. Kopējais ir 1402 kvadrātmetri, kubu tur 5700 kubi, 2500 cilvēku. Jā, bet tur ir šitas, man liekas, ir pēc, mums bija dati, ka 1200. Gulēt varēs gan no viņiem visiem tikai 150. Jā. Bet sēdēt 2350. Bijušās rūpnīcas VEF teritorijā patvērtnes esot pat divas, kur automa uzbrukuma vai pēc kādas ķimikālijas izplūdes gaisā padomju laikā varēja patvērties tūkstošiem cilvēku. Laimīgā kārtā tā arī nenācās pārbaudīt, vai izplānotā milzīgā pazemes telpa attaisno savas funkcijas. Par Rīgu ir tā, ka mēs zinām precīzas koordinātas 80% no 230 bunkuriem. Esam bijuši kaut kādos, varbūt vairāk kā 100. Pazemē ir tumši, telpās pēdējie viesojušies zagļi, kuri visticamāk nākuši pēc medikamentiem, kuri satur narkotiskās vielas, kā arī pēc metālūžņiem. Zagļi veikli ierāpjas caur milzīgajām ventilācijas lūkām. Ņemot vērā krīzi un nelabvēlīgos apstākļus Latvijā, finansiāli nelabvēlīgos, tas noteikti ir tas, kas cilvēkiem, kuriem neinteresē šīs vietas patvērtnes bunkuri, viņiem interesē tas, ko viņi no tā var iegūt. Diemžēl tieši pateicoties zagļiem, ārkārtīgi daudz bunkuru esot izdemolēti, paņemt citiem visu, ko var realizēt, tādā veidā iznīcinot šo patvērtņu vēsturisko vērtību. Tāpēc Graustiem LV pārstāvji, ja arī atklāja kādu jaunu bunkuru, neatklāja tā adresi, lai zagļiem neizdarītu milzu pakalpojumu. Bijuši gadījumi, ka mēs, piemēram, atveram durvis un tur vēl stāv uz galda kaut kādas klādes, tur neizdzertas kafijas krūzes, kur tur ir saglabājies tikai tie nospiedumi no kafijas. Un mēs reāli redzam, ka tur neviens nav bijis noteikti vairākus gadus. Šeit ir. Vot tur ir. Te ir arī ģērbtuves un toaletes un dušas nav iekšā dziļā. Bunkuru un patvērtņu pētnieki pret vēsturi izturas ar cieņu. Ir kādreiz kārdinājums paņemt, teiksim, īpaši man, kad es redzu tā pašā, teiksim, Baldonas sanatorijā, kur bijusī biblioteka, jā, un stāv žurnāls Zvaigznu liesma no padomu laika, jā. Vienkārši to apsēsties un lasīt. Gribētos to paņemt mājās, bet, tas tāds princips, kur mēs nepārkāpjam. Grausti LV aktīvisti jau 6 gadu garumā veido padomju laika vēsturi nākotnē. Jau šobrīd lasījuši lekcijas mācību iestādēs, daloties redzētajā, rādot video un bildes. Mēs arī veidojam šo tādu vēsturi fotogrāfijās par vēl nesenajiem padomju laikiem. Patvērtnē, kur pētam kopā ar Grausti LV aktīvistiem, vēl joprojām jūtams padomju laika pieskāriens. Savulaik tā bijusi iekārtota kā sporta zāle. Strādnieki atstājuši apģērbu un apavus, kas jau klāti ar putekļiem. Ikdienā šeit nav sastopama neviena dzīva dvēseli. Filtra ventilācijas kamera, tā kā liela gāzmaska, tur bija tā, ka, piemēram, jārā gaiss bija saindēts, viņš laidās, var teikt, viņu laida caur filtriem. Sākumā bija laikam zemes filtrs, pēc tam vēl kaut kāda. Un tur bija tāda liela filtri, tā kā gāzmaskas, bet mazāk tā kā gāzmaskas, tie filtri tikai daudz lielāki. Un viņš vienkārši filtrējās un šeit varēja elpot svaigu gaisu. Lai veiktu telpu izpēti, jaunieši cītīgi mācījušies vēsturi, daudz lasījuši paši un klausījušies nostāstos. Viņi būtu lieliski gidi pazemes pasaulē. Mums ir tā, ka mēs, piemēram, aizējam uz arhīvu, apskatāmies kaut kādas vecās dokumentācijas, zinām, ka bunkurs tur tik cilvēkiem, kur viņš atrodas, vai viņš ir iebūvēts, vai viņš tur ir atsevišķi izbūvēts. Bet mēs nezinām to, kā tur tagad izskatās. Un pieņemsim arī tur, kur mēs atsūknējām bunkuru, tur bija tā, ka mēs aizbraucām un reāli mums bija informācija, cik viņš ir cilvēkiem, kur viņš aptuveni atrodas. Un mēs aizējām un skatāmies, jā, viņš ir aplūdis. Tas vispār bija ģeniāli. Mēs aizbraucām pēc adreses, tātad zvanam sekretārē, viņi saka, ej, tālāk tur gar letu, tur būs saimnieks, jā. Sveiki, mēs esam Grausti LV, mēs gribētu apskatīt jūsu bunkuru. Neiet apskatīt, zābaki ir jums? Es saku, ir, man zābakam nāk līdz. Aizgājām, sapratām, kā zābakiem principā to netiek cauri, ka ūdens tur ir krietni augstāk. Aizgājām pie viņa apakaļ, viņi saka, tad laivu vajadzēs. Tad mēs izteicām to versiju, ka mēs gribētu viņu atsūknēt. Viņš saka, nav problēma, sūknēji. Tas pat tā, kā mēs vieglā šokā bijām, jo pēc tik viegli reti, kad izdodas kaut ko sarunāt.
Vidēji labi. Labi. Aiziet. Aiziet. Nu ko? Vēl kādas stundas 12. Varbūt tiksim sausām kājām iekšā. Ja šobrīd būtu 1989. gads un mēs dzīvotu padomju Latvijā, bunkurā vai bumbu patvertnē, vietas pietiktu katram iedzīvotājam. Šobrīd šīs padomju laika būvis nojauc, izdemolē un pārbūvē. Tās arī vairs nespētu glābt cilvēka dzīvību briesmu gadījumā. Kopumā kopš padomju laikiem mūsu valstī vairāk vai mazāk saglabājušies vismaz 5000 šādu objektu, kurus graustu jaunieši noteikti atradīs un sabildēs vēsturei. Inese Superenārs, Muskars, Tautas balss.